Es domāju, Dāvid, ir varbūt pienācis brīdis pastāstīt, kurā brīdī tad tava dzīve aizgāja pa taciņu, kas ved uz leģionu. Jā, tieši es gribēju paprasīt. Tieši uz leģionu. Kā? Es biju policijas meklēšanā. Man meklēja visur. Visās iespējamās vietās, un es tur muku šitā tā. Un beigās jau, vispār es nevaru ne pie viena drauga. Es iebraucu pie drauga, iegāju pie viņa kompītura draugos. Pēc 15 minūtēm jau policija klāt. Man bija jau... Tu biji paspējis notīties. Bet es biju paspējis notīties. Un tad es atcerējos, man sensis stāstīja, ka ir kaut kāds ārzemju leģions, kur tev iedod pa jaunus dokumentus, kaut ko var mukt. Es googlēju iekšā, točni ir tāds. Saka, čomam brauksi? Braucam pa pēdējo naudu. Čomam arī bija zapti kaut kāds? Nē, čomam nebija zapti. Tas ir čoms. Čoms pat ģeržval. Kur tu? Tur es. Jālēž, un pa pēdējo naudu mēs paņēmām tie busiņi, kas braukā. Viņi brauc uz Angliju un sarunājām, ka pēc ceļam Parīzē. Darba turists, kas vadā. Jā, apmēram. Un izmet mūs tajā Parīzē, kaut pēdējie 20 eiro kabatā. Panāk pagulējām parciņā, no rīta iedzērām espreso, nopirkām paciņu cigaretes, tad iestājāmies. Tā arī es tur nonācu. Kas man šeit ir interesanti, ka jums taču iedod pilnīgi citu identitāti. Tu biji Boris Klīvs. Boris Klīvs, jā. Wow. Klausies, par to vispār nedrīkst runāt. Bet par ko tu vispār? Kas notika? Kāpēc tev tā policija vajāja? Piedod, atvainot. Vajāja viņi mani, kāpēc? Par ko, jā? Konkurence esmu valsts sistēmā. Bet, labi, bet man liekas, ka par to tu vari runāt, jo man ir rakstīts e-pastā, ka tu atsēdēji tomēr par to, ko tu biji izdarījis. Jā, tur viss kaut kas bija reket, mašīnas zādzības, naudas izspiešanas, kaut kādas tādas, jaunības trakumi, teiksim tā, zin kā. Bet daudz naudas izdevās savākt tajā reketā, vai ne? Kaut ko jau sanāca, zin kā. Bet tu neieteiktu, ja, citiem? Bet es neieteiktu, no sirds neiesaku to darīt. Ir labāk veidi, kā nopelnīt. Wow.